Daudzās degvielas uzpildes stacijās litrs benzīna maksā jau vairāk kā latu. Tirgotāji saka, ka viņi cenas nevarot nec prognozēt, nec ietekmēt. Tikmēr daudz ražotāji ir norūpējušies, vai drīzumā atkal nenāksies palielināt preču un pakalpojumu cenas. Tas kopā ar transporta izdevumu pieaugumu varētu radīt papildus slogu ikvienas ģimenes budžetam. Jāņem vērā tas, ka degvielas cena Latvijā sastāv no 3 galvenajiem komponentiem – iepirkuma cena, kas ir vistiešākajā veidā atkarīga no notikumiem pasaulē, no nodokļiem, kurus pārzina un kontrolē ministra kabinets un valdība. Un šīs divas sastāvdaļas sastāda vairāk nekā 90% no degvielas cenas. Un tas ir ārpus degvielas tirgotāju ietekmes sfēras. Degvielas sadārdzinājums tiešā veidā ietekmē visas nozares. Pārtikas ražotājs saprot pircēju ierobežoto maksātspēju, taču atzīst, ka agri vai vēl cenas nāksies palielināt. Ogres siera ražotnes īpašnieks prognozē, ka vietējās pārtikas cenas nemainīsies ātrāk par pavasari. Lai domātu par cenas palielināšanu, piemēram, sieram, sadarbības partneri tirgotāji jābrīdina mēnesi iepriekš, turklāt jāņem vērā arī konkurence. Mums arī noteikti, ka tas ietekmē un ietekmēs nākotnē vēl vairāk, bet mēs nevaram izmainīt cenu vienā dienā, un mēs to nedarīsim noteikti ne janvārī, ne februārī. Bet tādā lielākā griezumā, protams, ka arī pircēji kaut kad jau to jutīs, jo šie te loģistikas izdevumi uzņēmumam pieaug, izēvielu iegādes cenas pieaug, jo arī viņas ir jāpiegādā. Un, ja tā degvielas cena izmainās par 15 līdz 20%, tas ir dārgi. Un kopsolī jau tas arī atsauksies. Biļešu cenas starppilsētu autobusos jau māja beigās palielināsies par 5 līdz 7%. Autotransporta direkcijā to skaidro gan ar nepārtraukto degvielas cenu pieaugumu, gan ar samazināto valsts dotāciju pasažieru pārvadājumiem. No lielākas summas drīzumā būs jāšķirs arī par braucienu vietēju maršrutu autobusā. Tie, kur ikdienā pārvietojas ar auto savām vajadzībām, šim transporta līdzeklim neredz lētāku alternatīvu, bet visi atzīst, ka degvielas sadārdzināšanās braukšanas paradumus ietekmējusi. Tā ikdienā jau benzīns dārgāk, jo es braucu prātīgāk, jo man ir 3-litrīgs benzīna motors, jā, un garšo benzīns. Es būtu Rīgā, es noteikti braukt ar riteni, ja man būtu jāpārvietojas, bet sabiedriskā transporta cenas arī ir ceļās uz laiku, tā kā es domāju, tāpatām būs nepieciešamība braukt un brauks cilvēki. Sevišķi patīkami nav, loģiski. Kā izjūtat to ikdienā? Man tā kā pārāk bieži nav jābraukā, tad vēl tā. Bet principā jau loģiski, kuram visi kaut ko jau sāk domāt. Nesen veiktais pētījums rāda, ka ģimenēs vidēji mēnesī degvielai tērē 76 latus, bet automašīnas uzturēšanai un apkopei aptuveni 30 latus mēnesī. Tātad Latvijas ģimenei, kurai pieder auto, izdevumi par to jau tagad ir vidēji 106 lati mēnesī. Kristīna Putinceva, Zanda Tereško, Ogres televīzija.